Labdien! Šodien sākam kārtējo sarunu ar mūsu pašcieņas Tauta Zeme valsts Rīgas domes priekšsēdētāja kandidātu Guntaru Vītolu. Sveiki, Guntar! Apsveicu tevi, ka tu esi mūsu, man liekas, arī viens no tādiem reāliem kandidātiem, un varbūt uzreiz sākam runāt par to, ka Rīga ir pelnījusi daudz lielo investoru skaitu, un ja mēs nevaram šeit dabūt tādus, teiksim, kā Nvidia vai Microsoft vai Amazon vai kaut ko tādu, tad varbūt par to video slāni varbūt parunā un īsti. Mēs jau esam vairākas reizes runājuši, kas tur ir pie vainas, vai tur prāmi satiksmes trūkums, vai tie nodokļi, vai kaut kas vēl. Pasaki savu viedokli par šo. Un ko tu darītu, un ko mēs varētu kopā ar valdību darīt? Skaties, pirmkārt, Rīgas attīstība nav iedomājama bez valsts attīstības, ar sadarbību ar valsti. Tu praktiski nevar izdarīt neko. Tad mūsu plānā ir, piemēram, iesaistīt dzelzceļa satiksmi, lai nodrošinātu labāku transporta sistēmu Rīgā. Tas nozīmē vērsties pie valdības, tur ir satiksmes ministrija. Un ja tev tur priekšā ir Briškens, tu jau nevar panākt neko. Jā. Līdz ar to arī tā Rīgas attīstība, viņa nekad nenotiks, ja gan Rīgā, gan valdībā nebūs vienoti ieinteresētas personas un tie, kas to virzīs. Un šobrīd jau mēs redzam ļoti veiksmīgu neattīstību, gan valsts, gan pilsētas līmenī. Un tas ir izskaidrojums ar to, ka vienotība ar saviem draudziņiem viņi faktiski vada gan valdību, gan Rīgu. Un tad tas rezultāts tiešām ir sinhrons un absolūti atbilst sagaidājumiem, ievērojot, kā viņi vispār saimnieko. Labi, bet es biju nesen Gdaņskā, kas arī Baltijas jūras pilsēta. Viņi faktiski ir varbūt drusku mazāk par Rīgu, un viņi nav galvaspilsēta kā tāda. Osta pilna ar kuģiem, lieliem, maziem, prāmi iebrauc regulāri dažādi, teiksim. Bet vecpilsētā pa to galveno ielu, kas ir gājēja iela, kur ir kafejnīcas, restorāni, šajā laikā nevar īsti paiet, sevišķi, ja tā ir nedēļas nogale, piekdien, sestdien, Tur ir pūļi, šeit viss ir tukšs. Un es arī domāju, vai tas, ka pacēlām, teiksim, ienākuma nodokli, no iedzīvotāju ienākuma nodokli, tas varbūt neskar tik daudz mūsu, bet ka mēs nevaram PVN samazināt kafejnīcām, restorāniem kaut kādā veidā. Mēs neesam arī samazinājuši pietiekam nekustamā īpašuma nodokli varbūt. Es runāju par Vecrīgu un Vecpilsētu pašreiz, Tas var būt galvenais iemesls, jo Polija ir tuvāk Ukrainai kā Latvija. Polija robežojas ar Ukrainu. Mums atsaucās uz karu. Mums ir karš. Varētu domāt, ka Latvija visur karo, Igaunija, Lietuva nekaro, Polija nekaro. Kā to skaidro? Gdaņska, Rīga. 10 reizes vairāk turistu. Jā, jebkurā gadījumā, lai pilsēta atgūtu dzīvību, pirmais un galvenais ir, lai tajā būtu cilvēki. Jā. Arī mēs paši. Ja mēs pazaudējām prāmi, un mēs to izdarījām faktiski tikai savas nemāklības dēļ, ja mēs nepazinājām PVN likmi restorānu nozarei, rezultātā aizvērās faktiski virkni, tur man liekas kā 10 restorāni, kas darbojās jau no neatkarības atjaunošanas laika, faktiski 30 gadus. Tad soli pa solim mēs aizvācam to savu piedāvājumu, kas mums ir turistiem, mēs likvidējam transporta satiksmi, kas šos turistus šeit atved. Un mēs parunāsim arī tālāk, tas ir saistīts tieši ar kādā veidā Rīgas doma saimnieko. Mēs bremzējam arī tos uzņēmējus, kas darbojās pilsētā un rada šo te piedāvājumu. Un vienlaicīgi paceļam cenas. Un es gribētu pievērsties ļoti konkrētiem piemēriem, vismaz 2 dažādās nozarēs, kas ļoti labi raksturo Rīgas vadības pašreizējo attieksmi pret savu saimniecību, pret savu valsti. Labi, bet tagad vizītkārte, Pieņemsim, cilvēks nekad Rīgā nav bijis, viņš ielido Rīgas lidostā, moderna lidostā, veikali, tur taksī, turkiem pieder, kam tur netika vēl, bet tagad tu izēj ārā. Un ko tu redzi? Noplukuši taksometri, konkurences padomu atcēla, bija kādreiz kaut vai tie paši ar Baltiku vienā krāsā, ja daudz maz paziņoja, ka tagad katrs var braukt.
iekāp iekšā taksometrs smirda, tur kaut kāds valodu neprot šoferis, jā. 3 pēdējās domes, 12 gadi ir pagājuši kaut kur, jā, jo es atceros, ka bija kaut kādā tur 12. gadu vēlēšanas, vai kurās es tur 1 gadu nostrādāju Rīgas domē, kad sāk šos jautājumus risināt. Kāds paliek iespējas, teiksim, tam Rīgas viesim? Pirmkārt, viņš nevar atrast, kur iekāpt normāli, ja otrkārt, viņš ar to taksoni pabrauc, viņam uzprast 5-kārtīgu cenu, jā. Nevar ne valdība, ne satiksmes ministrija, ne visas šīs 3 Rīgas domas nav sakārtojuši kaut vai tik elementāru lietu, lai palaistu kaut vai tramvaju no centrālās stacijas, kas jau iet līdz Āgenskalnam, ja, kas tur kaut kādi 8 vai 10 kilometri neko nemaksā. Kur ir tā problēma? Ja? Un murgo atkal pa kaut kādiem 100 miljonu, kaut kādiem Rail Baltikiem, kur atgaids tramvajs tur aizbraukt 10 minūtēs uz lidostai. Jā, tā galvenā problēma jau ir faktiski tajā vadībā, politiskajā vadībā, kas ir Rīgā, jo Rīgā vadība ir tieši politiska. Kurš politspēks vai kuri mēra kandidāti šobrīd, kas iet, kur ir vadījuši kaut vai mazu uzņēmēju, paši cīnījušies par savu izdzīvošanu, nevis dzīvo mākoņu pasaulē, ka viņi atšķir katalogu, mēs gribam tur, es nezinu, Mercedesu, lai viņš būtu par takša vietā vai vēl kaut ko, vai kaut kādas prasības, ja, ka tur visam jābūt glancētam un smukam, un viņi nezina to reālo dzīvi, ja viņi nav vadījuši pat publisko toaleti. Tas varētu būt tāds labs piedāvājums visiem tiem kandidātiem. Es vakar arī biju uz raidījumu, un raidījums bija par uzņēmēju problēmām Rīgā, un es skatījos uz visiem, man nebija īsti ar viņiem ko runāt vai oponēt. Jo tur notika kaut kāda tukšrunāšana par kaut kādām konkrētām lietām, par puķpodiem, stāvvietām un soliņiem. Bet es saprotu, ka tu jau vari sākt kaut ko vadīt. Vienalga, kāda tev ir šī politiskā platforma, smuki saukļi, un tu zini, ka tādas raksta PR aģentūras, un viņi visi izskatās. Bet paskatieties uz tiem cilvēkiem, kas iet kandidē uz šiem amatiem, vai viņi vispār, jebkādi ir kaut ko darījuši saimnieciskā plāksnē. Un tādi ir ļoti, ļoti nedaudz. Un viņi ir arī savā ziņā pretrunīgi. Tu pareizi pieminēji, jā, tātad šo te raidījumu. Es arī viņu noskatījos vakarā 22, un man ir tāds jautājums, it kā cilvēki, kas jau ir gadiem strādājuši, skatoties uz viņiem, ir skaidrs, ka neviens no viņiem nav cienīgs un pat nav spējīgs šo amatu ieņemt, jā. Viņi nesaprot problēmas, viņi neredz, teiksim, kas būtu jādara, un viņi nevar redzēt, teiksim, tās Rīgas saistība ar Baltijas jūras lielpilsētām, kādā veidā, jā, tiek runāts par kaut ko nesvarīgu. Vai tā ir izglītības problēma kaut kāda, teiksim, tagad, jo mums jau ir vispārējais izglītības sabrukums kā tāds, un bez Saeimas jautājumus mēs nevaram atrisināt. Kā tu redzi tos? Redzi. Es redzu 2, 3 kandidātus, kas varēs ar tevi konkurēt, ieskaitot tevi, jā, tad 1 vai 2, kas varbūt būtu līdzvērtīgi, kas orientējas drusciņi kaut kādā plašākā līmenī par Rīgu, jā.